Mīļie koncertzāles draugi, ir pienācis rudens un koncertzāle Cēsis atklāja savu jauno koncertu sezonu. Kā ik gadus ar starptautisko festivālu Cello Cēsis, ar bagātīgu māksliniecisko programmu, ar izciliem solistiem, izcilām personībām. Un sestdien, 13. septembrī, būs šīs mūsu koncertzāles Cēsis sezonas atklāšanas diena. Latvijas kultūras dzīvē noteikti jau ir iezīmējies mūsu koncertzāles Cēsis starptautiskais festivāls Cello Cēsis. Šogad jau 11. Un, ja mēs ieejam jaunajā desmitgadē, tad, protams, mēs saredzam jau jaunus apvāršņus, mums ir jaunas idejas, un tomēr paliekam arī pie savām vērtībām. Un Cello Cēsis festivāla vērtības ir radīt ko jaunu, ko īpašu un tikai šim festivālam un festivāla programmai. Un tā tas būs arī šogad. Kā tad skanēs Cello Cēsis 2025 ar 3 īpašām un unikālām un jaunradītām koncertu programmām. Viena no tām skanēs Cēsu pilī, koncertu programma tā arī saucās Baroks Cēsu pils salonā ar mūsu pašu latviešu čellistu Kristapu Bergu un klavisīnisti Ievu Salieti. Sestdienas vakarā izskanēs festivāla lielkoncerts ar Lietuvas Nacionālo simfonisko orķestri, diriģentu Modestu Pitrenu, igauņu čellistu Marcelu Johannesu Kitu un latviešu akordeonistu Artūru Noviku. Koncerta programmas kodols būs vēl Latvijā neatskaņots skaņdarbs. Tas ir argentīniešu komponista Osvaldo Golejova darbs, kas saucās Azul, spāņu valodā tas nozīmē zils. Tas ir koncerts čellam, akordeonam un orķestram. Un festivāla izskaņā svētdien aicinam mūsu festivāla mazākos, jaunākos klausītājus. Mēs esam sagatavojuši jaunu koncertu uzvedumu ar čellu grupu Melo M. Un koncertu uzvedums saucas Visuma sargi, un to režisors Kāris Freimans. Gaidām jūs!